Ar ko atšķirās individuālā mācīšanās no mācīšanās grupā? Pirmais, kas ir jāatcerās un kas ir kopīgs abiem šiem procesiem, tā ir vienāda kursu programma, tas ir mans atbalsts un tā ir praktiskā pieeja, kas darbojas visu kursu laiku. Tādējādi izvēle nav īsti par to, kurš kurs ir labāks vai sliktāks, bet kura pieeja tev vairāk der. Grupas mācībās darbošanās notiek grupā. Ir kopējās sarakstes, ir kopējie čati, ir kopējie zūmi, kurā var mācīties arī no tā, kā iet citiem. Savukārt individuālā apmācībā ir absolūti privāta pieeja. Tur tu visu dari absolūti savā nodabā, plus vēl ir mijiedarbība tikai un vienīgi ar mani. Ja tā ir nepieciešama, var mācīties vispār tikai un vienīgi savā nodabā. Ko ir vērts padomāt, tas ir psiholoģiskais aspekts. Ja tev vieglāk ir sev motivēt strādājot grupā, tad iespējams, ka grupa apmācība ir tavējais. Ja tev ļoti patīk individuāla pieeja un tikai un vienīgi 1-pret-1 sesijas, tikšanās un darbošanās, tad vērtīgāks ir individuālais apmācību veids. Bet programma paliek tā pati, es esmu tās pati un kārtas ir tās pašas. Tiekamies apmācībās!